Bet mūsu nākamā uzstāšanās notiks tandēmā, no kurienes viens mūsu, tā teikt, lektors pievienosies tiešsaistē no Spānijas, pareizāk teikt, ierakstītā režīmā. Otrs pievienosies mums attālināti tiešsaistē, un tās nosaukums ir Bezzaudējumu punkts, un stāsts ir par mākslu un biznesu un kā šos terminus savietot praksē. Man ir tas gods pieteikt Juri Žagaru, Dailes teātra vadītāju, kurš mums pievienosies ar video versiju no Spānijas, un arī Viesturu Kairišu, kurš ir šī teātra radošais direktors, jeb galvenais režisors, kurš pievienosies mums pēc īsa brīža. Aiziet! Mums jaunajai Dailes teātra komandai, diemžēl, tādas reālas finanšu rezultātos balstītas prakses ir sanācis diezgan maz šajā gadā. Mēs varam komentēt šo tēmu tikai pēc savas pieredzes citos darbos, citā laikā, citās vietās. Bet Dailē mēs bijām tikai viena sarežģīta un ne jau darbībā normāla gada garumā. Un tomēr. Tātad pats galvenais. Mēs Dailes teātrī tērējam publisko naudu, nodokļu maksātāju naudu. Un ir milzīga starpība, vai tiek tērēta privātā nauda, vai projektu nauda, vai valsts dotācija, jeb publiskā nauda. Privātai naudai mākslas kultūras projektos vienmēr ir jāatpelnās, vai vismaz jāsniedz morāls gandarījums tās devējiem. Tātad sponsoram prieks, visi kārtībā. Projekts noslēgts pa nulēm ļoti labi. Tad rezultāts ir sasniegts. Projektu nauda, tātad KKF nauda, citi fondi, Eiropas naudas var atpelnīties, var arī nē. Te nav obligāti jābūt ietekmei ilgtermiņā. Tas ir projekts, var izdoties, var nē. Var sanākt atpelnīt, var sanākt pilnīgi visu zaudēt, un tas ir normāli. Bet, manuprāt, tomēr šādas naudas izlietojumam rezultāts ir sasniegts tikai tad, ja to, ko jūs esat saražojuši par šādu fondu naudu, te un tagad redz pietiekams daudzums cilvēku. Izņēmuma gadījumā, protams, mēs varam teikt, rezultāts ir sasniegts, ja mākslas produkts, kas radīts par šādu naudu, ir tāda inovācija, ko varbūt vēlāk kaut kad patērēs lielāks daudzums cilvēku, bet tas ir izņēmums, diemžēl, negadās sevišķi bieži. Savukārt, lai mēs pateiktu, ka publiskā nauda ir jēdzīgi iztērēta, ir vajadzīgs daudz vairāk argumentu. Principā ir tā, sabiedrība uztic mums naudu, un mums tā jāiztērē jēdzīgi. Tāpat kā banka aizdod naudu. Jāatmaksā procenti, kas ir mērām mākslinieckajā baudā zināmam skaitam cilvēku, un ir jāatpelna vismaz daļēji ieguldījumi, proti jāsaņem naudu par biļetēm. Un ja valsts teātris saka, mums ir sava nauda, tas īstenībā neatbilst patiesībai. Mums nav savas naudas. Mums ir sava nauda, jo mums tika iedota sveša, ja publiskā nauda. Tātad valsts teātrim būtībā ir vēlnišķīgi daudz pienākumu pret šo publisko naudu. Un kāda ir kritērija jēdzīgam naudas izlietojumam performing art, jeb, kā mēs sakam, izrādīšanas mākslu segmentā. Es gribētu uzsvērt verbālo atšķirību. Tā nav izrādīšanās, bet gan izrādīšana. Tātad, kas tāds, ko skatās un ko redz citi. Citādi tam nav jēga. Teātris ir tikai tad, kas notiek šeit un tagad. Tas nav mūzikas ieraksts, vizuāls mākslas darbs, literatūra, kur nevienmēr kritērijs ir tas, vai to dzird, redz, lasa tagad. Ja performing art žanros, izrādīšanas žanros, teātris, opera, jūs radāt produktu, ko neskatās, tad kaut kas galīgi nav kārtībā. Kam jūs to radāt? Sev? Vai lai izrādītos? Vai lai parādītu citiem un pēc iespējas daudziem? Lūk, tas, manuprāt, ir svarīgi. Bet, diemžēl, nevienmēr pietiek tikai ar to, ja kāds jūs skatās. Kritērijs tomēr ir vai un cik daudzi cilvēki ir gatavi par to maksāt reālu naudu. Tu vari radīt kaut ko tādu, kas izraisa interesi, un kāds iespējams apstāsies, paskatīsies, ko tu dari, bet vai viņš būs gatavs maksāt savu naudu par iespēju to redzēt, ko tu dari, attiecīgi uzkavēties ilgāk? Lūk, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs kritērijs. Par riskiem. Protams, mākslā vienmēr ir riski, tie ir jāplāno. Citādi vispār nekas nenotiek. Māksla kļūst garlaicīga bez riska, bez zinām adrenalīna, bez šīs neprognozējumības. Kā menedžēt risku, kā prognozēt. Lūk, tā ir māka. Un to var darīt tikai ar savu pieredzi, sajūtu, intuīciju, bet pats galvenais ir komanda, kuras pieredzei, intuīcijai, zināšanām var uzticēties. Kā jau visu riska menedžmentā, intuīcijai ir milzu nozīme. Un tad ir jautājums, vai un cik valsts teātriem ir atļauts riskēt ar šo publisko uzticēto naudu. Tas ir
biznesa valodā runājot, ieguldīt to riska fondos, jeb mākslinieciski riskantos projektos, un kurā brīdī mēs varēsim teikt, jā, risks attaisnojās. Protams, tas vienmēr ir tad, ja izrāda labi pārdodas. Tas ir tad, ja tā ir atzinība profesionāļu vidū, kritiķu vidū. Savukārt, ja tā ir atzinība profesionāļu vidū, par to runā, kas atkal rezultējas tajā, ka tā var labāk pārdoties. Tātad, gala kritērijas izvērtējumam atkal ir, cik labi tas, ko tu saražo, riskējot vai neriskējot, pārdodas. Bet lūk, ko darīt, ja neraugoties uz pūlēm un tavu kuratoru meistarību, publika to nepērk, izrādē ir īs mūžs. Pat ja dažiem tā ļoti patika un pat daži kritiķi to atzīmē kā mākslinieciski interesanti, inovatīvi, provokatīvi, tā tālāk. Vai un kad mēs varam teikt, publiskā nauda nav izšķiest vējā, lūk, tas vienmēr būs diskutabli. No otras puses, izrāde, labi apmeklēta, labi pārdot, publikā iemīļot, bet šaubīgi no mākslinieckā viedokļa. Ko ar to darīt? Kā paskaidrot, ka faktiski publiskā nauda nav sasniegusi mērķi? Būtībā šeit uzdevums ir vienkāršāks. Tas ir komercprodukts. Un ar to nav jānodarbojas valsts teātrim, un tam jau nav jātērē publiskā nauda. Tas ir komercteātra lauciņš, bet Latvijā situācija faktiski tāda, ka komercteātris kā nozara nepastāv. Šī nozara nav rentabla, izņemot atsevišķu kvalitātē šaubīgas viesizrāžu projektus, ko mēs zinām ar dažiem aktieriem, pa lauku klubiem un tā tālāk. Mums vienkārši ir par maz kā nācijas, lai nodrošinātu publiku visiem valsts teātriem, visam nekomerciālās mūzikas žanram, popmūzikas žanram vēl palikt pāri komercteātrim. Mēs neatrodamies Londonā, Berlīnē vai kādā citā lielvalstī ar lielu komercteātra potenciālu. Tad lūk, ko darīt mums šeit Latvijā ar šo neaizpildīto komercteātra nišu? Teorētiski valsts teātrim tas ir labi. Ir brīvtirgus niša, varam ražot dažus komercprojektus gadā un attiecīgi atvieglot sev dzīvi. Jautājums ir, vai tas ir cienīgi? Vai tas ir atbilstoši publiskās naudas mērķim un kādā proporcijā tas var būt ar nekomerciāliem projektiem? Un lūk, šīs ir tās dilemmas, ko plānojot repertuāru mums publiskās naudas teātriem ir jāņem vērā. Pirmkārt, publikas daudzums, kas mūs skatās un ir gatavi par to maksāt. Un maksāt cienījamu summu, nevis 5 eiro par biļeti. Otrkārt, mākslinieciski riskantu un novatorisku projektu proporciju, un treškārt, komerciālu projektu proporciju. Jebkurā gadījumā māksla versus biznes visiem valsts lielajiem teātriem, protams, kā vienmēr ir tas lielākais izaicinājums. Bet kas būs pēc pandēmijas? Pēc manuprāt, pēc pandēmijas laika zināmā mērā mums pat var būt vieglāks. Publika nāks un skatīsies pilnīgi visu jauno, kas ir saražots. Vismaz sākumā, vismaz pirmajā pusgadā būs zināms performatīvās mākslas bats. Un tad mēs varēsim daudz vieglāk pārdot kontroversionālākus projektus. Publika būs gatava viņus paņemt. Šis laiks nav tas draudošākais. Un es teiktu, ka šajā laikā var droši riskēt, tas atpelnīsies. Kā būs vēlāk? To mēs redzēsim. Attiecībā uz ieteikumiem, kurus mēs varētu sniegt, lai nepakluptu un kļūtu finansiāli rentabli kā konkurētspējīgs teātris, es domāju, ka es ieteiktu vienmēr atcerēties, ka vissvarīgākais ir ne tikai tas, vai mūs kāds skatās, bet vai kāds ir gatavs par to nolikt piecīti. Tā saka sarunu vešanas procesos. Tātad, vai kāds ir gatavs nolikt piecīti. Es personiski neticu mākslas projektiem, kas ir bez maksas. Vienreizē īstermiņā varbūt jā, un vienalga kāds par to maksā, vai nu sponsors, vai valsts, vai paši dalībnieki ar savu darbu, nesaņemot par to samaksu, bet tas nekam nedara konkurētspējas uzaudzināšanā, un, manuprāt, tas nav cienīgi. Cilvēki to nekad nenovērtē. Un ir otra galējība, kas sevišķi novērojama Covid periodā. Sevis pārvērtējums. Projektu ir maz, nav nemaz, mākslinieki ir bez darba, bez naudas, un tad, kad pēkšņi negādīgi izlec kāds projekts, tad ir tāda vēlme atgūt visu nokavēto, mēģināt saņemt nedaudz vairāk nekā iepriekš, tāda savdabīga atriebība. Jūs man tā, tad es atkal paprasīšu tā. Es neiešu zem savas cenas. Manuprāt, tas arī neveicina konkurētspēju. Arī biznesā reizēm ir jāpalien zem cenas, lai ilgtermiņā iegūtu. Tas nozīmē, lai teātris būtu konkurētspējīgs, tam ir jāprot piesaistīt lojāls ārštata darbinieks vai mākslinieckās komandas, kas redz perspektīvu un domā ilgtermiņā un ir gatavi reizēm piekāpties ar prasībām, protams, ja tam ir loģisks pamatojums. Bet pats galvenais
lai teātris būtu finansiāli stabils, apzīmējums rentabls, teātrim ar publisko finansējumu īsti neatbilst, teātrim ir nepieciešama lojāla auditorija. Un es nepateikšu neko jaunu. Lojālu auditoriju var uzaudzēt tikai, ja konsekventi un ilgtermiņā, atvainojos par žargonu, to nepiečakarē. Tas ir nodrošināt labu proporciju, kā mēs sakam, money for value. Patērē vakar, samaksā naudu, bija interesanti. Varbūt pat nevienmēr jābūt sajūsmā, bet ir jābūt šai sajūtai, bija vērts. Un nedrīkst pieļaut noslīdējumus šajā servisā, tāpat kā tas ir jebkurā citā pakalpojumā. Tas nenozīmē, ka vienmēr ir jāpanāk pilnīgs publikas apmierinājums. To nemaz tā nevar. Tad agri vai vēl teātris aiziet publikas pavadā, un tas atkal ilgtermiņā nestrādā. Reizēm pat nedaudz pakaitinot, ja provocējot publiku var sasniegt labu rezultātu. Un rezultāts ir, ja par jums runā. Ja par jums runā, tad jūs pērk. Un tad ir labi. Likt cilvēkiem runāt par to, ko viņi redzēja, tas ir ļoti labs rezultāts. 2019. gadā tas ir tipisks piemērs. Londonā Garriga teātrī Džons Malkovičs pirmo reizi pēc 30 gadiem uzkāpa uz skatuves vienā teātra projektā. Bija milzīga reklāma, bija milzīga publikas interese un bija totāla izgāšanās. Kritiķi lamājās, publikas pļaudījās, nekas nevienam nepatika. Bet kas bija laba? Jo Garriga teātris prata to pārdot. Es atceros, tu brauc metro un visur ir plakāti, afišas, uz kurām ir Džona Malkoviča portrets un ir rakstīts If you haven't seen it, you can't be part of the debate. Ja jūs to neesat redzējuši, jūs nevarat par to diskutēt. Un cilvēki pirka tikai tāpēc, lai varētu diskutēt, lai varētu strīdēties, lai varētu redzēt. Un tas ir fenomenāls pārdošanas triks un labs rezultāts. Tu vispār nevari cerēt, ka izliks tirgu riskantu novatorisku projektu un to tūlīt pirks. Riskants projekts ir jāiebaro un īpaši jāprot to pārdot, tāpēc, ka cilvēks smadzenes ir pieredzināts ne tik ātri pieņemt jaunu. Un tas ir visos mākslas žanros, mūzikā ar laikmetīgiem komponistiem, tā ir problēma, vizuālajā mākslā ļoti izteikti, protams, teātrī. Un tā ir liela meistarība likt publikai sekot sev tieši šādos riskantos projektos, bet ja publika te uztic, kā teātrim tā seko tevām rekomendācijām, skatās arī jauno, nepierasto, viņi tev tic. Faktiski teātrim varbūt pat nav jābūt dažādam, bet tam ir jābūt konsekventam. Nav jāpārklāj visas publikas intereses, bet ir jāuzaudzē sava auditorija, tie, kas tev seko un tic, un tie ir tavi muskuļi. Tik tālu Žagarkungs no Spānijas, un es saprotu, ka tagad mūsu attālinātās pieslēgšanās stafeti par tematu ar komentāru turpina Viesturs Kairišs. Viestur, mēs saprotu, redzam, dzirdam apusēji. Lūdzu. Jā. Labdien! Pirmkārt, apstāšos jēdziena bezzaudējumu punktu. Domāju, tāds īsti nav iespējams. Vienmēr ir zaudējumi, vienmēr ir upuri. Taču runa ir par balansu. Runa ir par ieguvumu, progresīvu pārsvaru, par neizbēgamiem zaudējumiem. Īpaši jau pandēmijas neprognozējumos apstākļos. Atgriežoties pie bezzaudējuma punkta. Kas ir drošākā stratēģija? Nevis pakļauties no tevis neatkarīgiem apstākļiem, bet veidot pasauli, kas galvenokārt ir atkarīga no tavām stratēģiskām izvēlēm. Respektīvi, maksimāli mēģināt pašiem veidot pieprasījumu, nevis reaģēt uz to. Protams, ne brīdi nesākot pasaules valdnieku spēlēšanu. Runājot vienkārši un latviski, iet, laust, izcīnīt savu ceļu, atrast savu identitāti, kas būtu pakļauta ilgspējai, nevis šī brīža situācijai. Respektīvi, manā skatījumā neviena stratēģija nedrīkst būt pakļauta reakcijai, kaut vai uz pašu pandēmiju. Pandēmija drīkst to tikai ietekmēt, likt veikt nepieciešamos sānsoļus, taču nedrīkst sevi novirzīt no nospraustā kursa. Jāskatās uz pasauli lielākā un plašākā mērogā. Tātad banāli vai nebanāli, patīk vai nepatīk, bet teātris pilnīgi noteikti nevar pastāvēt bez vīzijas. Un tas arī nesīs gan komerciju, gan atzinību, gan ietekmi, gan maksimālo bezzaudējumu punktu, savienojot mākslu ar biznesu. Respektīvi, ja tev ir slikta vīzija, vai tu slikti realizēsi labu vīziju, tu tāpat neko nesasniegsi. Atliks vien vārgi pukstēt, ko tad var darīt pandēmija taču vai citas neizbēgamās likstas. Vīzijas esamība nav panacēja.
bet bez tās iztikt nopietnu mērķu sasniegšanai tomēr nav iespējams. Dailes teātra gadījumā ir svarīga vēsture. Dailes teātris vienmēr ir bijis teātris ar vīziju, jo to dibinājis viens no lielākajiem latviešu vizionāriem Eduards Smiļģis. Mūsu komandas vīzija – atvērts eiropeisks teātris. Teātris, kas ir vairāk kā teātris. Dailes kultūra tīkls. Teātris Gesamtkunstwerk, kā formulēja ideālo mākslas sintēzes formātu Rihards Vāgners. Šāda vīzija nav mūsu komandas egoistiskā vēlme, bet izriet no apstākļu kopuma. Leģendāra teātra vēsture, izcilā arhitektes Martas Staņas episkā teātra ēka un viena no lielākajām teātra skatuvēm Austruma Eiropā. Kamēr citiem teātriem ir jāuztur tradīcija, kāds mēģina noslēgties no pasaules vēsmām, mums tradīcijas jālauž un jābūt atvērtiem pasaulē. Mums jābūt Eiropas identitātes nesējiem Latvijas sabiedrībā, nevis latviešu identitātes nesējiem Eiropā. Mēs jau uzreiz vienojāmies, ka būsim starptautisks teātris. Tas nenozīmē, ka reiz pāris gados uzaicināsim kādu ievērojumu režisoru par lielu honorāru, kas mums uztaisīs stabilās vērtībās balstītu gaumīgu teātra pārdzīvojumu. Būt starptautiskam, tā ir ikdienas domāšana mūsu sabiedrības ietvaros. Mums nekad nebūs naudas, lai konkurētu ar lielajiem un bagātajiem Eiropas teātriem, bet mēs varam konkurēt savādāk. Piemēram, piesaistot tos režisorus, kas šajos lielajos teātros nestrādā varbūt šodien un vakar, bet strādās rīt. Futbola terminoloģijā runājot, mēs neesam Minhenes Bavārija, bet mēs tiecamies kļūt par Dortmunds Borussiju. Viens piemērs, kā Dailes teātris reaģēja uz pandēmiju. Mēs iestudējām tik tehniski komplicētas izrādes, kuras nekad nebūtu iespējams iestudēt, ja mums būtu katru vakaru jāspēlē repertuārs. Respektīvi, mēs pēkšņi nesākām attīstīt teātri virtuālajā pasaulē, kas varbūt būtu noderīgi šobrīd, bet mēs radām projektus, kas parastā ikdienā nebūtu realizējami un gatavojamies tos parādīt, tikko tas būs iespējams. Manuprāt, tā ir pareiza stratēģija, jo mēs reaģējam uz situāciju, jo nav jau cits izējas. Bet mēs to darām domājot par mūsu fundamentālo ilgspēju, nevis šīs dienas infektoloģiskajām kaprīzēm. Un, protams, aicinām visus vakcinēties, lai šo mūsu darbu būtu iespējams redzēt klātienē. Dailes teātrī. Paldies! Paldies arī Viestaram Kairišam par šo komentāru. Ja tas jūs kaut kādā veidā spārno, viens no visatbalstītākajiem komentāriem bija par to, ka cilvēki saka, ka viņiem teātra pietrūks daudz vairāk nekā kino. Ļoti atbalstošs, tā teikt, ir arī cilvēku atbalsts viedoklim, ka ir prieks, ka kāds skaļi pasaka, ka par mākslu ir jāmaksā un nav jākautreiz par to prasīt samaksu. Bet ja par jautājumiem, tad burtiski divi. Vai rakstīts valsts teātra izrādes mērķis ir izklaidēt vai izglītot? Kā sabalansēt? Ko, Viestur, jūs liekat šajos svaru kausos? Pirmkārt, es gribēju komentēt par tiem iepriekšējiem, ka skaidrs, ka pa kino neviens nav noilgojies, jo kino savā televizorā vai uz video projekcijām visi ikdienā skatās, bet teātri nē. Un skaidrs, un es vēl gribu pateikt cienījamiem potenciāliem skatītājiem, ka aktieri paradoxālā veidā varbūt ir noilgojušies vēl vairāk pēc skatītājiem nekā skatītāji pēc aktieriem. Bet es domāju, ka izklaide vai izglītošana ir tāda saudabīga jēdziena, jo tikko mēs teiksim, mēs jūs gribam izglītot, visticamāk jūs pie mums nenāksiet. Bet izklaide, protams, nav valsts naudas kaut kādā ziņā adekvāta izpausme forma. Mums kaut kā jābalansē. Mums tomēr jābūt tādai kultūra izklaidējošai pieredzei, protams, saistītai ar domāšanu, ar cilvēku, ar to, kas notiek mūsdienu pasaulē, ar kaut kādām jauniem iedvesmas avotiem. Mums jābūt provokatīviem, mums jāspēj uzrunāt. Es domāju, vairāk ir svarīgāk nevis izglītot vai izklaidēt, bet uzrunāt skatītājus. To mums jātiecas. Un vēl viens jautājums, Kairiškungs, ko no teātra jūsuprāt šodien sagaida sabiedrība? Un es pat mudinātu šajā jautājumā iet mazliet tālāk, vai maz vispār ir jāseko sabiedrības vēlmēm. Nu, jūs zināt, ko Henrijs Fords atbildēja tad, kad viņam prasīja par auto. Viņš teica, nav jēgas prasīt, jo viņi vienkārši gribētu ātrāk uz zirgus. Ko no teātra šodien sagaida sabiedrība? Nu, tas jau ir
tāds pingpongs. Mēs gan mēģinām saprast to, ko no teātra sagaida sabiedrība, gan mēģinām paši radīt šo pieprasījumu un nebūt atkarīgi tikai no sabiedrības vēlmēm. Es domāju, ka šobrīd jebkuras teorijas, diemžēl, vairs nestrādā, jo mums jāuzdod šis jautājums precīzāk. Ko no teātra sagaida sabiedrība pēc pandēmijas laikos, jo mēs tiešām ceram, ka tāda iestāsies. Un tas jau ir grūtāks jautājums, un šī brīdī pat retorisks, jo uz to nav atbildes nevienam. Jo liekas, ka mēs visi esam tā nomocījušies, varbūt mēs gribam tikai vienkārši izklaidēties. Vai mēs gribam atbildēt uz jautājumiem, kāda ir dzīves jēga, bet varbūt ļoti aktuāli būs, ka mēs mājasēdē esam palikuši ārkārtīgi agresīvi un psiholoģiski grūti komunikabli, un mēs mēģinām dalīties, mēs gribam atbildes uz šiem mazliet agresīvākās psihes noskaņojumiem. To ir ļoti grūti prognozēt, bet, protams, teātrim ir jāspēj ar šo nodarboties, teātrim jābūt mazliet tādam terapeitam mūsdienu tiešām saspringtajā ikdienā. Paldies, es saku Viestaram Kairišam, citiem vārdiem arī abu, tā teikt, lektoru tandēmam par šo ieskatu teātrī. Tā teikt, lai būtu tas informatīvais fons brašāks. Ir tā, ka tad, kad uzstājās Dita Rietuma, ļoti daudz cilvēku teica, ka kino viņiem arī pietrūkst. Šie bija teātra atbalstītāji.